Pašlaik Latvijā ir 47 invalīdu biedrības, taču to problēmu skaits ir krietni vien kuplāks. Kā jau ierasts, galvenokārt viss saduras pret finansējumu un izpratnes trūkumu. Intervijā stāsta CS invalīdu biedrības valdes priekšsēdētājs un Latvijas invalīdu biedrības valdes loceklis Indulis Balodis. Mūsu valstī invalīdu darbs netiek pienācīgi novērtēts, kā tas ir Lietuvā un Igaunijā jau kopš 1998. gada. Mēs nevaram cerēt uz lieliem uzlabojumiem, kamēr valstī pie varas būs vienas dienas saimnieki, tādi, kuriem nav absolūtas nekādas sajēgas ne par valsts pārvaldi, ne arī par ekonomiku. Mūsu valsts priekšstāvjiem nav absolūti nekāda skaidrības par to, kas ir invalīds un invalīdu biedrības. Mēs domājam sekojoši, ka mēs tautas kalpus esam pieņēmuši darbā, un viņiem būtu jākalpo sabiedrības interesēs, bet nevis savās šaurajās. Iespēja ir bezgalīgi daudz, bet tam ir nepieciešama politiskā griba, kas, diemžēl, līdz šim izpaliek. Teiksim, ja atskatās uz 90. gadiem, un tagad kāda šī situācija, invalīdu situācija viņam pasliktinājusies vai uzlabojusies laika gaitā ar visu šo cīnīšanos par invalīdu tiesībām? Ja godīgi, ir pasliktinājusies, jo pateikšu kāpēc. Tad bija projekti. Mēs savā laikā, 40 konkrēti, esam uzrakstījuši 20 projektus. No tiem 10 ir atbalstīti par kopējo summu 36 000 latu. Tagad, jebkuram projektam, ir nepieciešams līdzfinansējums, kura mums nav. Minējāt, ka bez savu līdzfinansējumu tagad projekts vairs nevar rakstīt, un agrāk varēja. Tas nozīmē, jūs paši neieguldat līdzi savu naudiņu, neko. Tad neko nevar. Bija pirmais, ko es uzrakstīju 97. gadā remonta celtniecībai. Mēs gan bijām citās telpās. Karalienes Julians fonds atnāca pārbaudīja, no Nīderlandes atbrauca, un viss bija labākajā kārtībā. Arī bija uzskaits tīngri, tur nevar tā. Kā saka, bet viss bija kārtībā. Un tad ir entie projekti bez līdzfinansējuma. Ar mūsu ieguldījumu dažreiz vai vajadzēja darbu, vai ne, kas ir pretīm. Un tagad ir problemātiski. Un tāpēc prasām, kā tas ir Lietuvā un Igaunijā, redzēs, kā beigsies, 15. novembrī būs otrais balsojums, lai vismaz invalīdu biedrībām būtu elementāls finansējums no valsts budžeta. Vēl nezinām. Tagad opozīcija piekrīt visam. Bet jautājums ir tāds, kur tad, kad viņi bija pozīcijā, teiksim, Zemnieku savienība, kāpēc tad nedarīja, tagad darīšu? Bet vajadzība ir daudz, vai tas būs, tā mums ir vīzija. Pagaidā. Mēs daudz neprasām minimālo darba algu un administratīvās izdevumus, un biedrības uzturēšanas izdevumus. Un tas būtu kopā pa Latviju 200 000 latu pa gadā. Tas nav daudz, tas ir minimāli, mēs pavisam 47. Ir jau vēl organizācijas, ir tāds kā Sustento, Apērons, bet mēs ar viņiem, diemžēl nesadarbojamies, jo mums pietiek. Pieminējāt situāciju kaimiņu valstīs Lietuvā un Igaunijā. Varētu īsti pastāstīt, ar ko tur tā situācija ir viņiem tik ļoti labāka kā pie mums? Labāk ir ar to, kad Lietuvā konkrēti, kur esmu bijis entās reizes, piešķir no valsts budžeta 3 miljonu litu. Tas ir mūsu naudā 500 000 latu. Tas ir... 600 būtu atvainojās. 600, 5 jādala, apmēram 1/5. Un tas tiek sadalīts starp invalīdu organizācijām. Lietuvā Viļņas centrā pat ir rūpnīca, kur strādā pārsvarā invalīdi ar kustību traucējumiem, ratiņnieki respektīvi, un komplektē invalīdu tehniskos palīglīdzekļus, dažāda veida, īpaši ratiņkrēslus. Iepērk viņi riepas materiālus gan no Taivānas, pat
nav neēt pateikt Ķīna, Vācija un tā tālāk komplektē kopā un cilvēkiem darbs un nopelna sev līdzekļus. Tur ir padomāts par invalīdu darbu. Šeit nē. It kā konvekcijā ir labi rakstīts, ka jānodrošina, bet valsts jau nenodrošina to darbu vietu. Cik mēs varam Latvijā, tik mēs darām. Kā ir, teiksim, citās kaimiņu valstīs, Igaunijā? Ar tas pats ir. Viņi ir apvienojušies kopā, valsts finansējums, pašvaldības palīdz. Viņi tur savādi strādā. Tur ir apvienojušies kopā ar pensionāriem, kaut gan būtībā mēs arī esam tā pati pensionāru biedrība. Ar piebildu, kad ir slimi cilvēki. Viņi iet kopā, tur ir medmās, tur ir dakteri, tur ir psihoterapeiti strādā, psihologi un tā tālāk un tā tālāk. Tad tur tā visa sistēma var teikt. Un tad jau var strādāt, ja valsts apmaksā visus maksājumus esošos mēnesī, tad jau nav tik traki. Tad tu vari veltīt darbu tiešām darbam. Bet ja mums pārsvarā jādomā, kā nomaksāt mēneša beigās, ar šausmām jāgaida rēķini, tad ir tā kā ir. Tas aprās zinām darbu. Savas funkcijas pat nevar pilnvērtīgi veikt. Tieši tā. Jādomā Jādomā, kā var nomaksāt.